Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā gara klātbūtne, lai ir ar jums visiem. Dargie brāļi un māsas Kristū, mēs iesākam šo Euharistiju, Dieva mīlestības mielastu ar vārdiem. Tā saka Kungs, es esmu savas tautas pestītājs. It visās grūtībās, kad viņi sauks uz mani, es viņus uzklausīšu un būšu viņiem Dievs mūžīgi. Vienalga, vai mēs ciešam grūtības, vai arī nē, mēs zinām, ka Dievs ir vienmēr klātesošs, viņš vienmēr mūs uzklausa. Un tāpēc mēs varam būt pārliecināti, kā dzirdējām, ka mēs varam, neskatoties uz visu, vienalga ko, vienalga to, kas notiek mūsu dzīvē, būt viņām tuvi, būt priekš Dieva mūžīgi, īpaši, svarīgi un skaisti. Tāpēc, lai patiesas prieks piepild mūsu sirdis, svinot šo Dievu kalpojumu, lūksim, lai Dievs visiem mums arī piedod mūsu kļūdas, mūsu nepilnības un mūsu vājības, lai viņš atklāja mums savu žēlsirdību. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis, domām, vārdiem, darbiem un nodarījumu. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē. Sirdīs pateiksimies un slavēsim mīlestības Dievu. Oh,
Lūksimies! Visvarenais Dievs, Tu visus savus likumus un pavēles esi ietvēris vienā Tevis un tuvākā mīlestības bauslī. Palīdzi mums šo bausli uzticīgi pildīt un tā sasniegt mūžīgo dzīvi. Mēs Tevi lūdzām mūsu Kunga, Jēzus Kristus, Tava dēla vārdā, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievus visos mūžu mūžos. Lasījums no pravieša Isaija grāmatas. Meklējiet Kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Bezdievs, lai atstāja savu ceļu, un nekrietnais cilvēks savus nodomus. Un lai atgriežas pie Kunga, un tas apžēlosies par viņu, un pie mūsu Dieva, jo tas piedodot ir žēlīgs. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka Kungs. Jo cik augstu paceļas debesis pār zemi, tik augstu ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas pār jūsu domām. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc. Kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc. Katru dienu es godāšu Tevi, Tavu vārdu slavēšu uz mūžīgiem laikiem. Kungs ir liels un augstī teicams, neizdibināms ir viņa lielums. Kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc. Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs. Kungs ir labs pret visiem, un žēlsirdība ir visos viņa darbos. Kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc. Kungs ir taisnīgs visos savos ceļos, un svēts ir visos savos darbos. Kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc, visiem, kas viņu patiesi piesauc. Kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc. Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem. Brāļi, Kristus tiks pagodināts manā miesā, vai nu ar dzīvi, vai ar nāvi. Jo dzīve man ir Kristus un nāve ieguvums. Bet, ja dzīvošana miesā man ir auglīgs darbs, ko lai es izvēlos? Es nezinu. Mani pievelk abas šīs lietas. Es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu,
un tas ir daudz, daudz labāk. Bet palikt miesā, tas ir vairāk nepieciešams jūsu dēļ. Jūs tikai dzīvojiet Kristus evaņģēlija cienīgi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība. Atver, Kungs, mūsu sirdis, lai mēs uzklausītu Tava dēla vārdus. Dievs, Kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Matejs. Gods Dievam. Tanī laikā Jēzus saviem mācekļiem sacīja šādu līdzību. Dabasu valstība ir pielīdzināma nama tēvam, kas rīta agrumā izgāja salīgt strādniekus savam vīna dārzam, un viņš, vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā, sūtīja viņus savā vīna dārzā. Un izgājis ap 3. stundu, viņš ieraudzīja citus, tirgus laukumā stāvam bez darba, un sacīja viņiem: ejiet arī jūs vīna dārzā, un es jums došu, kas pienākas. Un viņi aizgāja, bet viņš izgāja atkal ap 6. un 9. stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš atrada vēl citus stāvam un viņiem sacīja: ko jūs šeit stāvat visu dienu bez darba? Viņi atbildēja: tādēļ, ka neviens mūs nav salīdzis. Viņš tiem sacīja: ejiet arī jūs vīna dārzā. Kad iestājās vakars, vīna dārza kungs sacīja savam pārvaldniekam: pasauc strādniekus un izmaksā viņiem algu, sākdams no pēdējiem un beigdams ar pirmajiem. Un kad piegāja tie, kas bija atnākuši ap 11. stundu, viņi saņēma katrs pa denārijam. Bet pirmie pieēdami domāja, ka saņems vairāk. Tomēr arī viņi saņēma katrs pa denārijam. Paņēmuši to, viņi kurnēja pret nama tēvu sacīdami: šie pēdējie strādāja 1 stundu, un tu viņus pielīdzināji mums, kas iznesām dienas nastu un karstumu. Bet viņš atbildēdams vienam no tiem sacīja: draugs, es nedaru tev netaisnību. Vai tu ar mani nesalīgi par denāriju? Saņem to, kas tavs, un ej. Bet es gribu arī šim pēdējam dot tāpat kā tev. Vai tad es nedrīkstu darīt ar savu to, ko es gribu? Vai tava acs ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie. Tas ir Kunga vārds. Slava Kristum! Alleluja!
Dārgie brāļi un māsas Kristū, arī mīļie televīzijas skatītāji, vienkārši visi labas gribas cilvēki, kas piedalīties šajā dievkalpojumā, nekad nav par daudz atgādināt to, kas ir Dievs. Un Dievs ir tas, kas mīl visvairāk. Dievs ir mīlestība. Dievs saka evaņģēlijā caur savu dēlu Jēzu Kristu: es gribu arī šim pēdējam dot tāpat kā tev. Varbūt kāds no mums jūtas kā tāds pēdējais, kā tāds, kas ir ieradies pēdējā stundā, visvēlāk. Un Jēzus saka: es vēlos tev dot tikpat daudz kā visiem citiem.